bija iesūtīts vairāk kā 100 fotogrāfijas, un Facebookā varēja, balsot. Lūk, no 100 fotogrāfijām tika atlasīts 10 labākās. Tur piedalījās no Kuldīgas, no Līvāniem, no Ikšķils, no Jēkabpils daudz. Doma bija, kā seniors pavada dienas. Par senioriem. Un lūk, mūsējās 2 bildes vinnēja. Tātad pārējās vēl 8 ir citur. Lūk, man ir tas gods sveikt vispirms Liesmu no 3. paudzes universitāšu tīkla, apsveikt kā uzvarētāji. Tā pavisam godīgi, lai man arī drusku būtu nopelns, es abas tās bildes iesūtīju. Jā, un es viņām pat neprasīju, bet pēc tam pateicu, ka viņas tur ir. Un man bija liels prieks, ka daudz atbalstīja to. Tātad, Liesma, tā tev ir dāvana, tu jau zini šito pievieno gadiem dzīvi, gatavo pusdienas un tā tālāk, un ēd medu, būsi Es šo dāvanu nodošu tālāk mammai, jo tā ir viņas 100-gade, un jūs ziniet, kāpēc viņa tika tur? Neziniet, tāpēc, ka viņai te mauči ir, ka viņa pati 100 gados uzadīja sev uz saviem svētkiem un papildināja savu tērpu. Tā kā, paldies, Ausmiņ, ka tu man atnesi, kur ielikt kamoliņus, es radīšu visu mūžu, un paldies Vidusdaugavai par konkursu, un paldies, ka bija daudz atbalstītāju, un es domāju, ka arī starp jums bija daudz atbalstītāju, kas pielika tiksīti, ka viņam patīk. Un es novēlu jums visiem nodzīvot veselus līdz 100 gadiem. Skaistu dāvanu. Tātad tā ir Dzintra ar savu mazmazdēliņu Vilhelmu. Un lūk, Dzintra, piedod, skaistāku bildi tev es nevarēju atrast, un to es arī nosūtīju tajā konkursā. Un Dzintra, tu arī esi ar visu savu mazo skaisto Vilhelmu, tu esi uz... Tas nav tā. Es jau tur runāju. Jā, tas nav. Un tev arī ir dāvana, pat pavisam godīgi, es nezinu, kas tas ir, bet lūdzu, tā tev ir dāvana no Vidusdaugavas un tātad no 3. paudzes universitāšu tīklu. Apsveicu tev. Es teikšu paldies par šādu dāvanu un paldies tev, kad ielieku šo bildi, jo tas ir pats mazākais manā ģimenē. Un te viņam tikai 2 mēnesīši. Un tagad viņš jau ir 7 mēneši. Jauns. Un to bildīti es arī aizsūtīju konkursā, kur viņš ir ar vecākiem. Es Lilitai kā draugam sūtu bildes, un viņa pa pasauli visu izlaidas. Labi, bet man ir liels prieks par to, ka man ir ģimene, un man pirmā vietā ir ģimene. Galu galā man ir kopā 13 mazbērni un mazbērni. Tā kā man ir diezgan ko darboties. Un es biju laimīga, es izstāstīšu stāstu, kā tas bija. Es biju Maz bērniņš, jā. Es jau esmu sena ļoti. Un es eju no Somijas apaviem ārā un domāju, pagaidu, pa kur pusi ielu man tagad iet? Domāju, nē, es tagad pāriešu pāri Krišbaroni ielē un iešu pa to pusi uz tramvaju, uz Ģertrūdas ielu. Skatos, rati, mans mazdēliņš. Un Vilhelmiņš guļ ratos, un tad man bija tas, un arī Dacīta sieva. Un tad man bija tāds liels prieks, es domāju, sarunāt nevar tā, ka pēkšņi tu ieraugi, jo viņi dzīvo Vecpiebalgas pusē, viņi nav Rīgā, un ka sarunāt tu nevar tā, ka pēkšņi, un tev tā kā sūta, tā kā vienreiz es šim mazam bebukam ratiņus pa Rīgu, pa Krišbaronielu, pa parku izstūmus. Jā, paldies. Bet lielākais, kas man ir prieks, redzēt jūs visus. Un es tagad saprotu abas skolas
vadītājs, ka mēs eksāmenu esam nolikuši, jo es jau jums teicu, ka jāvingro būs. Tātad visi ir eksāmenu nolikuši pareizi. Jā. Aplaudējam par to. Eksāmens ir veikts. Vēl tomēr katrā skolā jau noslēgumā ir rakstu darbs. Nē, nu pateicība. Jā, nē, tas būs vēlāk. Tā, un lūk, es ļoti lūdzu šīs dienas nodarbības laikā aizpildīt šo aptaujas anketu. Un ļoti padomājiet, ko jūs gribat no rudena dzirdēt no jauna. Un tur ir 3 tāds ailīts iezīmēts, ko jūs tur varat smuki uzrakstīt. Ja? Ierakstiet, ko jūs vēlaties senioru skolā rudenī un nākošajā gadā arī. Ja? Tātad, tas ir rakstu darbs. Tagad mēs laikam varam atcerēties, mēs jau Liesa nāks man blakus. Un tad mēs sāksim ar, es domāju, ka jūs daudz atceraties, kā mums ir bijis, bet mēs nekad nevarētu tik skaisti baudīt to sadraudzību. Un man ir tas prieks un gods, ka es katru reizi aicinājumā, kad notiks tāda un tāda tikšanās vai tāda un tāda senioru skolas nodarbība, tad es tur skaisti varu rakstīt, kā čaklās, ģimenes mājas, namātes mūs cienās. Un mēs gribētu tūlīt pateikties meitenēm, kur viņas ir, Vinetai un Intai. Tātad mēs sniedzam, Vinetiņ, nāc lūdzu. Jā, jo pavisam godīgi, tas ir laikam kā 33 reizes, tu mums esi mīļi uzņēmusi un paldies. Un mēs ceram, ka turpmāk nākotnē arī būs. Un Intiņai. Tātad lūk tāds pateicības atzinības. Tātad labāk paldies runās arī. Tomēr mums ir pirmie visčaklākie teicamnieki, tad mums ir labinieki, un tad mums ir vēl arī labi, bet tas nenozīmē, ka jūs visi neesat labi. Jūs visi esat labi, jo katram kādreiz ir vai jāaiziet pie ārsta, vai kāds vīrus ir pieveicis, ja? Bet jebkurā brīdī ir 10 cilvēki, kas ir bijuši, var teikt, visās nodarbībās. Un tāpēc mēs Lilita sauks viņus pēc kārtas, jo tie, jūs redzēsiet, ir bijuši visās nodarbībās. Tātad sāksim. Veneranda Buliņa. Es došu, tu sauc nākošo. Janīna Doroško. Te apkārt nāci. Nu jā. Janīna Doroško. Nav Janīna, ja? Šajā gadā ir bijuši 20, ja? Kopā no rudens ir 38. Tā. Tad Gunta Kivriņa. Es skrienu sauc nākošos. Ērika Ceriņa. Ērika Ceriņa. Lūdzu, nu man prieks un tā. Ilona Nikinorova. Nikinorova. Ļoti atvainojiet. Bet uzrakstiet pareizi. Paldies. Mārīte Gerķe. Es jums lūdzu. Paldies par apmeklēšanu. Silvija Mieze. Paldies. Ārija Jēkabsona. Nu, man ir pavisam godīgi jāsaka Dzintai Kušmanai. Paldies. Viņa ir apakšā, jo viņa vienu nodarbību nebija. Bet mēs to ņemam vērā, kad attālināt, vienmēr strādā. Marta Vagale. Paldies. Tagad nāk tie, kas ir vienu kādu vai reizīti vai... Marija Kolmēja.
Marija. Lūdzu, Marija. Tur es. Jā. Zenta Ruškai. Jā. Sofija Silvija Leimane. Paldies. Jā. Anna Meldere. Es. Jā, nu, Baiba Bubiere. Paldies par augstskolu. Dacia, Anna, Marītina. tepat Dacīte vēl aplaudēsim skaļāk, jo Dacīte man palīdzēja karodziņus jā, pielikt. katru reizi. Jā. Tas nav tik vienkārši. Tas nav tik Pagājušo vienkārši. reizi gribēju to izdarīt, bet man nesanāca pašai. Janīna Strode. Inga ir Šeice. Inga. Jā, es atvainojos. Viņai Bērmanei pateicība atzinību. Nu, viņa. Balčūnei. Olgai Šodarei. Ludmilai Moisejenko. Jūs esat cītīgi apmeklējusi. Paldies. Ingūnai Reicei. Ingūna. Vijai Seksei. Tā, tagad nāk tie, kas ir bijuši 15 reizes. Līgai Meisnerei. Līga, kur ir un Ventam Audriņam. Viņš bija slims, bet viņš vienmēr izlīdzināja. Visu testu uzvarētājs. Paldies jums. Irēnai Lazdānei. Marijai Streļčai. Kur ir Marija? Jā. Natālijai Zēlišai. Ir, jā. Paldies. Annai Bojārei. Anna, kur ir? Jā. Es jums no sevies Nākošā kaudzīte pa vienu nodarbību mazāk. Jā. Krustiņi bija. Tā, Ausmai Simpsoni. Tāpēc ir Ainai Mačai. nav viņa. Jā, jā. Albertam Mozdim. Jā. Vijai Švābei. Kur ir Vija Švābei? Nē, kā tad? Inesei Ābols. Aplaudēt, tas ir vingrinājums tokam, tas pats. Jā. Monītei Priedītei. Ir. Ingmārai Eglei. Kur ir Ingmāra? Pa kupu braukājam, pa Vāciju. Jā. Sorasīte nav. Sarmītei Mazurei. Jegorovai. Kur ir Līvija Jegorova? Nav Jā, līdzi. Tagad tā, šie ir bijuši 8 reizītes, bet dažiem mums te ir arī ir izrakstīts, jo viņi ir viņi nav nākuši, tad viņi ir saklausījuši, ka te ir tīri neko interesanti, tad viņi pēdējās reizes ir nākuši. Un ja viņš pēdējās reizes nāca, tad mēs nolēmām, ka mēs viņus arī atzīmējam.
Gaļinai Pavlovskai. Kur ir Gaļina? Paldies jums. Silvijai Priedniecei. Valentīnai Stragatei. Valentīna Stragatei. Nav laikam. Natālijai Krastiņai. Slimnīcā. Slimnīcā Natālija, jā. Vinvaldei Jakovelei. Lūdzu, paldies jums. Ivetei Džeriņai. Iveta. Iveta rekrutēja. Iveta Džeriņa. Man likās, ka bija. Neredzu gaiša, viņa blonda ir. Jā. Un Mārai Sveimanei. Māra Sveimanei. Jā, paldies. Īdra Renāte Rozenberga. Nu, sākumā nāca un tagad beigās viņa vairs nenāca. Ir slima, jā? Jā, nu tad mēs atdosim. Nu, ja kāds varbūt ir aizmirst, kas ir nācis, bet tagad izdarīsim tā, ka paceliet visi savas atzinības rakstus paceliet, parādiet, lai mēs ieraugam, nu, Jelena mums ir, nu, superbilde būtu, superbilde. Visi, vai jūs esat apmierināti, jums jūs uztaisījāt, jā, jūs man pēdējā laikā tik uzrādāties. Tā. Es arī gribu jūs Šo te bildi, šī vēsturiskā bilde ir apliecinājums jūsu aktivitātei, jūsu vēlmei kaut ko uzzināt jaunu. Bet tagad es teikšu tā, ka mēs esam visi, ka mēs visi esam atkarīgi no šiem te tālruņiem un no šīm te prasmēm. Neviens neapvainojieties, ja kādam nav vai kurš nedara, bet mums ir arī Artūrs, kurš labprāt trešdienās, ja jūs piesakaties, pie viņa viņš jums iemācīs darboties ar šo vietu tālruni, jo tas vietu tālrunis vairs nav tikai pazvanīšanai, bet ja viņam ir pieslēgts internets, var veikt arī visus maksājumus, var pieteikties pie ārsta, jā, var daudz ko. Nečakojiet tur, kur reklāmas, kur piedāvā lētas preces, nekas šeit dzīvē lēts nav, bet dažreiz viņi grib dabūt jūsu datus. Labāk no tā atsakieties. Bet vietālrunis ir tā lieta, kura jūs var jebkurā brīdī sasniegt. Uz ielas, pie gultas, mājās, un mēs zinām, kas ar jums notika. Un, nu, man bija tāds uzdevums no manas projekta vadītājas, ka par nodarbībām ir jāliek Facebookā, ne visi. Un, protams, ka Facebookā katru reizi par nodarbību tika ieliktas bildes un arī uzrakstīti pāra teikumiņi. Un ir tādi 9-8 visaktīvākie Facebook lietotāji. Viens bija, kas sākumā, bet pēc tam ignorēja, laikam nepatīk vairs šīs te nodarbības un bildes. Un tie, kas ielika laiku, tos visus es atzīmēju. Un tagad es saukšu, un jūs nāciet man priekšā blakus. Dzintra Bušmane, 52 patīk. Tā. Tālāk ir Mārīte Ģerķe, 48. Un visu no 4 skaitīju punktiņus. Ilona Nikamorova, 46 punktiņi. Lūdzu, nāk priekšā. Tā. Ausma Simpsona, 38 punktiņi. Gunta Kjuriņa, 35 punktiņi. Janīna Strode, 26 punktiņi. Līga Meisnere, 16 punktiņi. Un Gunta Balčūne, 15 punktiņi. Un tagad paskatieties. Katram es jums došu labestības un mīlestības eņģelīti, jo jūs bijāt ļoti mīļi pret senioru skolu un arī aktīvi. Un lai šis eņģelis jūs sargā un jums sūta labās domas. Paldies!
Vai, man sapinās. Palīdzi man, jā. Nu, sapinās, redziet, kāpēc jau man vajadzēja to... Ļoti smalks, Lūdzu, tā, lai arī tevi eņģeli sargā. Paldies. Mēs pie jūras bijām, un mēs esam svētā mājā, tā kā eņģeli jums sūtīs labās domas. Nu, skaistiem cilvēkiem vajag skaistas eņģeļus, jā. Paldies. Jā, lūdzu, tāds ir tuvāk. Tā kā, lūdzu, te var eņģelītes, redzi. Jā. Lūdzu, Guntiņ, paldies. Pagaries tālējos smuks eņģelis. Priekais eņģelis. Bet divas mans. Jā. Un, protams, vienreizējais eņģelis, tas to bija citas domās, vienreizējais eņģelis, un tas arī Lielitai, vai cik tev liela pričene smuka, kad eņģelis un abi tika pāri. Paldies! Un mēs visi aplaudējam tiem, kas aktīvi novērtējam mūsu mazo darbiņu, jo redziet, tie, kas mums, Livita mums ir tā varone, kas raksta projektiņus, jo bez naudiņas mēs jau nevaram nekur aizbraukt, ir tā, ja? Bet viņiem tādu lapu mēs varam uzrakstīt un ticības nav. Bet tad, kad projektā devēji apskatās bildi un redz tur dažādos cilvēkos, viņš tiešām tic, ka šis pasākums noticis. Un tad, kad viņš redz, ka ir pieliktas arī zīmītes, tas nozīmē, ka cilvēkiem tas interesē. Paldies jums liels par to! Varbūt no jums vispirms ļoti lūdzu aizpildīt un vēlmes uzrakstiet arī, ko jūs gribat. Es gribu dzirdēt arī no jums kādu vārdu. Nu, kā jums te ir gājis, lūdzu, Marija? Savs vārds tad jāraksta. Nē, anonīma viena. Es gribu teikt pāris vārdus. Vispirms es gribu teikt tādu lietu, ka man visu mūžu ir ļoti gribējies mācīties un zināt kaut ko jaunu. Un tāpēc es iestājos senioru universitātē, lai turpinātu. Un es gribu teikt milzīgu paldies organizatoriem Lilitai, Cintrai, Liesmai par visu to darbu, ko viņi ir ieguldījuši. Jo es zinu, tas nav viegli kaut ko organizēt. Tas prasa milzīgu darbu, bet mēs esam tie, kas bauda tā darba augļus. Tāpēc mums jābūt pateicīgiem par jebkuru lietu, ko viņas organizē, jo tas ir briesmīgi grūti. Un es gribu pateikt paldies arī par to, ka viņas prot mūs pieņemt ar visiem mūsu putniņiem galvā un vadīt mūs. Un es gribu pateikt arī paldies meitenēm Vinetei un Intai, ka viņas vienmēr mūs sagaida ar smaidu, ar labestību, un te ir ļoti jauki būt. Un tāpēc es gribu teikt vēlreiz un vēlreiz paldies, un lai Dievs svētī jūsu darbu, lai jums ir veselība, spēks un galvenais arī gribēšana to darīt. Paldies! Jūs arī tagad labu laiku šeit bija. Tas bija laiks, Covid laiks. Un dzīve pakārtojās savādāk, es biju projām, tagad es esmu atgriezusies. Netīšām nokļūt tieši trešdien šeit, jo tad, kad es šeit nācu, bija tikai otrdienas. Un šie te pirkstiņi, tā ir brīnišķīga lieta. Un tāpēc es gribu teikt paldies pirkstiņu meistaram. Te mēs esam uztaisīti vārdi šādi. Saka tā, kad skolu
sāk 1. septembrī ziedi jādāvina. Mans tad nebija. Nu tad skola beidzot vismaz. Paldies par nevīstošu ziedu. Man arī mājās ir notamborēti, un jo viņi tika tamborēti tieši svētā ģimenes mājā. Es tamborēju ziedus. Mudīte arī Šis nav tamborēšana, tas ir pavisam tas ir cita tehnika. Bet paldies, ļoti mīļi. Paldies. Visi kārtīgi.